Imant, Jā. palīdzi. Es negribu savu dušā tādu palikni, bet gribu kaut ko smukāku, estētiskāku. Ko tu vari piedāvāt? Tāpēc ir dušas trapi. Tāpēc ieflīzē smuki, lai nav pakāpiens, un ir ļoti daudz ražotājs. Un reku Ako, viens no vadošiem ražotājiem, var par ļoti smukiem trapiem pastāstīt. Reku. Jā. Es pārņemšu tagad stafeti, jā? Nu labi. Čau, mani sauc Nils, esmu no Ako, un mēģināšu īsi pavisam pastāstīt par to, kas forši ir mūsu klāstā. Un, kā Imants teica, lai nevajadzētu kaut kāds dušas paliknes taisīt, bet varētu bezsliekšņa šo te dušu uztaisīt. Mūsu gadījumā C sērija, pilnībā viss no nerūsējuša tērauda, restes daudz dažādi veidi, ieflīzējamas dažādi dizaini, ieflīzējama viena no populārākajām. Sifons, pretsmakas vārsteņi, ja nepieciešams, ja ir kaut kādas bažas par to, ka sifons izžūs un nepatīkamās smagas parādīsies, tad jebkurā brīdī var ievietot arī pēc montāžas, arī pēc uzstādīšanas. Šis ir viens no populārākajiem, tiek izmantots praktiski visās viesnīcās, daudzdzīvokļu mājās. Un tas, kas otrs mums ir parādījies jaunums, ir S sērija, kura ir guvusi arī dažādas inovāciju balvas. Viņš sastāv no divām daļām. Apakšējo daļu montē santehniķis, kurš viņu uzstāda, kā viņam ir ērtāk. Un tad atnāk flīzētājs un atkal no kastes izņem šo te augšējo daļu. Nepieciešams gadījumā viņš pielāgo viņu atbilstoši flīžu augstumam, nogriežot šo te teleskopisko paaugstinājumu. Un veids pilnvērtīgi savus darbus, nedomājot par to, vai santehniķis ir pareizi uzstādījis šo te apakšējo daļu. Attiecīgi divi speciālisti, divi eksperti veids savu darbu atbildīgi, kvalitatīvi un gala rezultāts ir tāds, ka klients saņem perfektu dušas telpu. Kā ir ar tīrīšanu, ja tur mati iekšā? Tad, principā, uzspiežot uz šo te Ako loguci, noņemās iekšējā daļa reste, apakšā ir matusiets zem šīs te restes. Un tālāk mēs tiekam pie sifona. Sifons ir viegli izņemams, mums ir piekļuve caurulē, ja nepieciešams. Un kā arī mēs šo te sifonu varam izjaukt, pilnībā iztīrīt, varbūt kāds, nezinu, gradzens vai ķēdīt iekrīt iekšā, ja tad visu var atgūt atpakaļ savā īpašumā. Tas svarīgākais ir pilnīgi brīva piekļuve caurulei, var jebkurā brīdī mehāniski nepieciešams iztīrīt.